Ir tikai 3. mēnesis. Un man ir tāds progress, it kā es būtu strādājis pusi savu dzīves. Man redze pasliktinās jau vismaz pusotru gadu ļoti strauji. Es pārbijos, ka tur ir melna, tumsa. Un tad man sākās ļoti smaga depresija. Un es nodomāju, tas ir tas, kas man ir vajadzīgs. Man jau likās, ka es zinu visu par čakrām, bet es nejūtu absolūti nekādu rezultātu. Un tas ir kaut kāda 10 gadu griezumā. Un es skatos un es redzu. Es redzu, es tiešām redzu. Es laikam pirmo reizi jutos fantastiski. Mani sauc Gunita. Esmu gan no Pierīgas. Visu mūžu man ir ķekava. Es esmu poligrāfiķis. Tad, kad es biju maza, man likās, ka es esmu citādāka, ne tāda kā visi citi, ka manī kaut kas ir cits. Un viens no variantiem, ko es pamanīju, ka man ir ļaunā acis, no kuras es ļoti baidījos, jo, ja kāds cilvēks strādāja ar instrumentiem, ar zāģi, ar cirvi, un ja es skatījos, tad tur bija traumas. 13 gadu atpakaļ es sapratu, ka es neesmu pietiekami laba. Un tā es tik pirku kursus, mācījos, man likās, ka es neko nemāku. Man redze pasliktinās jau vismaz pusotru gadu ļoti strauji, pat ar visām brillēm es neko nevaru izlasīt vairs. Un tas lūziens man notika pusotru gadu atpakaļ, kad es aizgāju no pēdējās algotās darba vietas. Bija ļoti grūti vispār saņemties un noticēt sev, ka es kaut ko vispār varu darīt. Pēc pusgada man ļoti smagi slimais tēvs aizgāja. Un tad man sākās ļoti smaga depresija. Un ar psihologu palīdzību viņa palīdzēja man tikt vispār no tā stāvokļa ārā, lai es varu atvērt acis un iet un dzīvot un elpot. Un tad es ieraudzīju, es nezinu kur un kā, bet informāciju par abonementu. Es nodomāju, tas ir tas, kas man ir vajadzīgs. Pirmā reize bija tā, kad es sapratu, ka es neko nesaprotu. Pilnīgi neko nesaprotu, un es galīgi nesaprotu, par ko Andris tur runā. 3. acis, tātad 6. čakra, es pārbijos, ka tur ir melna, tumsa, melna migla, tāda ļoti nepatīkama. Un es domāju, ok. Un nākamā dienā pie mammas notika saimniecības ēkā, es tur biju klāt. Bija ugunsgrēks, liesmas bija maz, bet bija sadomojums. Un tas sadomojums viņš bija identiski 1:1, kā čakru diagnostikā tā tumsa, ko es redzēju. Darbojos es ļoti daudz, bet es nejūtu absolūti nekādu rezultātu. Un tas ir kaut kāda 10 gadu griezumā. Un man bija nenormāla ziņkāre, ko tad Andris, ko viņš pastāstīs citādāk, un varbūt kaut ko, man jau likās, ka es zinu visu par čakrām. Un tanī čakru aktivizācija meistarklasē, es laikam pirmo reizi jutos fantastiski. Man bija tik viegli, es ļāvos. Un tas bija fantastiski. Tā bija pirmo reizi tāda arī tā kā meditācija, kurā es nepielieku piepūli, ja? Bet viss notiek. 3. acis čakra, viņa man bija kaut kur labajā pusē, ārpus mana redzes loka. Un es domāju, tā, kur viņa man tagad ir un kā es viņu vispār varu dabūt atpakaļ. Un es viņu vizualizēju. Diezgan, tas bija vienīgais, kur es tā kā pieliku, bet man vajadzēja viņu dabūt atpakaļ. Un dabūju, un tad es tā, yes, ir, viņas visas man ir dabūtas centrā. Beidzās meistarklase, es paņemu kaut kādu bukletu, pārlikt, nolikt, nezinu, un es skatos, un es redzu. Bez brillēm es redzu mazo šriftu, vismazāko, kas tur mazākiem burtiņiem ir uzrakstīts, lai citi nevar izlasīt. Un es redzu, un tad es tiešām pa māju dziedāju, lēkāju, dejoju, es teicu, es tiešām redzu. Es vizualizēju, kā es savas brilles notīru, pasaku viņām paldies un ielieku visdziļākajā, vistumšākajā plauktā, kur pat putekļi klāt netiek. Un tagad ir jau pagājusi vairāk kā pusotra nedēļa, un es lasu bez brillēm.
es redzu skaidrāk, es redzu krāsas, es varu izlasīt. Tas nav tikai par redzēšanu, tas ir citādāk, kad tev kaut kas nokrīt, kas tev visu laiku ir bijis priekšā, kāds aizskars. Un kādi te ir toņi. Ne tikai kokiem. Pēc šīs transformācijas ir iekšējs miers, viennozīmīgi. Es esmu sapratusi, ka es vairs nekontrolēju katru soli. Es esmu ar sevi un es nekontrolēju vairs, kas ir apēdis, ko ir nolicis, ir atlaista kontrole. Vispār vieglāk ir dzīvot. Man liekas, ka es esmu pati vieglāka. Jā, kad ir nomesti daudzi kilogramu, kaut kādas bruņas nomestas. Kā tu jūties ikdienā, kad dzīvo tagad savā spēkā? Ir jāmācās vēl spēku nepārtērēt, jo viņa tiešām ir ļoti daudz. Ļoti daudz, un liekas, ka es varu vēl. Es arī varu, bet tad ķermenis sāk signalizēt stop. Aizej, pasēdi, atpūties. Un enerģija tiešām ir visu dienu. Ja kādreiz es jau kaut kādiem 12:01 man jau nāca nogurums virsū. Kas tas tāds? Tāds lielais sasniegums ir tas, ka es varu publiski rakstīt abonentu čatā. Tagad man tas nāk viegli. Es uzrakstu un es zinu to, ka nebūs nosodījuma, ka tas ir mans. Nav šī negatīvisms, arī no apkārtējiem cilvēkiem. Es arī uztveru viņus tā kā mierīgāk, nebaidos izteikties. Tas, kas man ļoti patīk Gunitā, ir Gunitas uzņēmība būt atklātēji. Uzņemties un pārkāt tam pāri un rakstīt par savām sajūtām, problēmām čatā. Un šī rakstīšana čatā arī noveda pie Gunitas transformācijas un redzes atgūšanas, kā arī savu spēku atgūšanas un savu ceļu iegūšanas savā dzīvē un turpmākajā pieredzē. Beigās, kas ir tas, ko tu gribi nodot, pateikt cilvēkiem? No savas pieredzes, kas vēl nav abonenti. Es teikšu tā, ka es 13 gadus esmu gājusi pie dažādiem meistariem, lai sevi sakārtotu. Un es teikšu, ka bez rezultāta. Tāda nokļūstot pie Andra, ir tikai 3. mēnesis. Un man ir tāds progress, it kā es būtu strādājis pusi savu dzīves. Es noteikti iedrošinu katru nonākt abonentā un izbaudīt to. Tā ir manifestācija par es nezinu, kaut vai par elpošanu. Jā, es novēlu katram nonākt pie Andra. Paldies!